Dodoties gadskārtējā retro automobīļu parādē, Latvijas Antīgo automobīļu klubs par vienu no maršruta pieturpunktiem izvēlējās Ogri. Kamēr 15 seno spēkratu vadītāju un pasažieri uzkrāja enerģiju brauciena turpinājumam, ogrēnieši un pilsētas viesi aplūkoja pasaules autobūves šedevrus. Šeit sapulcējušies līdz 45. gadam ražotie spēkrati automobīļi, kuri, kā saka, ir ražoti pirmskara un kara laikā. Tas ir ar nolūku. Vienkārtām šo automobīļu ir krietni vien mazāk, tie ir elegantāki, glaunāki, un arī tik bieži ar viņiem nesanāk izbraukt. Tāpēc mēs organizējam tādas nelielas izbraucienus līdz faktiski 15–20 spēkratiem, kas ir vieglāk arī noorganizējami, mobīli un teiksim, apmeklējot dažādas, teiksim, vietas vai muzejus. Neaizņem ļoti daudz vietas, teiksim, kā ir, jo tas ir tāds organizatorisks dabas jautājums arī šeit, braucot pa pilsētu. Tomēr ar tādām pāris 10 mašīnām daudz vieglāk izbraukt nekā ar lielāku skaitu. Ogrē izveidotā padomju automobīļu muzeja tehnika no pagātnes saimnieks Jānis Buka šoreiz sēdies pie amerikāņu autobūves flagmaņa Kadiljaka stūres. Vēsturiskajā spēkratā ir iedvesta jauna dzīvības elpa. Cik viegli vai grūti ir, teiksim tā, uzturēt šo hobiju pie dzīvības? Kas ir viegli, kas ir grūti, bet interesanti katrā ziņā. Tas ir interesanti, laikietilpīgs, tas ir process, jā, bet tas ir interesants. Tas ir ar ko nodarboties, un tā ir interesanti tādu paskatīties vēsturē, ar kādu tehniku ir pārvietojušies cilvēki, mūsu senči, un kā tas viss ir pilnveidojies līdz mūsdienām. Šis esot visnotaļ dārgs hobijs, kas prasa ne tikai apjomīgus finanšu ieguldījumus, bet arī aizņem daudz brīvā laika. To vislabāk apliecina Rīgas motormuzeja darbinieks Gunārs, kurš jau vairāk nekā 30 gadus restaurē senos automobīļus. Vai varat atsaukt atmiņā, kā aizsākās jūsu, teiksim tā, hobijs ar antīkajiem automobīļiem? Jā, tās atmiņas ir senas, tiešām senas. 72. gads, pagājušais gadsimts. Tad dibinās Antīga automobīļu klubs, un no tās laika tad es arī esmu aktīvs kluba biedrs un vēlāk Rīgas motormuzeja darbinieks līdz šodienai. Tās atmiņas senas. Ar ko jūs šodien esat atbraucis? Lūk, šeit blakām ir tas auto, tas ir Buika, ražots 29. gadā. Kā pagājušā gadsimtā, protams, un tas tāds jubilejas modelis Buikam tad apritēja 25 gadi, tādēļ sudraba jubilejas modelis. Viņam ir tāds īpatnības dažas, kādēļ pat apvienojās šo automobīļu īpašnieki tieši tikai vienu gadu šīs tās iezīmes stilistiskās bija un tā, jā. Visgrūtāk esot atjaunot padomju gados izmantotos senos spēkratus, stāsta pieredzējušais restaurators. Lielāko daļu ar tādiem tekošiem remontiņiem un kosmētiskām lietām tiek galā, bet sevišķi tādas, kas bija Padomju Savienībā lietotas, es nezinu, 40 gadus, tad tur nekas jau daudz pār nav palicis, un tādu restaurēt ir traki grūti. Ja rietumos vēl bija tā, ka tās automašīnas uzturēja ilgi, bet arī bija oriģinālās daļas, oriģinālie servisi autorizētie savādāk. Pie mums padomījā trofeju mašīnas, tās tika pārbūvētas līdz nepazīšanai. Nav riepas, maina riteņus, nevar uzlikt riteņus, maina tiltu un tā tālāk dzinēju un viss, kas kolhozas darbnīcās bija atrodams, uz to auto pārceļot. Tā ir ļoti grūti. Cik tā vidēji aizņem laiks restaurēt vienu automašīnu? Tie ir vairāk gadi noteikti, bet privātiem, ja mājās un pats lielo dara, tad līdz 10 gadiem, aiziet. Pat darbnīcās to darot diezgan intensīvi un profesionāli, 2–4 gadi vienalga, tā ir. Pasaules autobūves vēstures saglabāšanas hobiju vēl patīkamāku padarot tas, ka šajā procesā iesaistās arī ģimene, atklāja Rīgas motormuzeja direktora vietnieks Agris Šmits. Šie pasākumi, kā es minēju, tie ir ģimenes pasākumi, jo ikdienā jāsaka, ka, lai nodarbotos šo hobiju, ģimenē tiešām tiek ļoti daudz, kas atņemts. Kā jau tad izskanēja, kad sievas bieži vien pukš par to, ka nav atkal mājās, nepļauj zāli vai kas. Un tad šie pasākumi ir tās reizes, kad arī gribas ar visu ģimeni izbraukt un arī viņiem radīt šo prieku. Sižetu veidoja Oļegis Visockis, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.